Man sanāk kopumā 2 maķiem būs. 2 maķiem, ap 2 maķi mērās. Cik iekšā voltāžu katram ir, pats ir. Un pults atsevišķi 433 MHz raidītāji. Šito es arī biju nostapējies, jo nebija viņš. Pareizāk bija precīzi tāds traņķīgs, tas, kurš jaudu nebija. Tālu nestrādāja. Kā viņš bija jāstrādā viņam. Ieslēdzās iekšā, 2 pogām mainam jaudi pa 5 vatiem uz leju, uz augšu. Attiecīgi, ja tur šito pogu, kamēr tur pogu viņš dūmo, strādā turbīni, atlaiž pārstāju. Maina jaudu, attiecīgi jaudīgāk. Ventilators arī griežās ātrāk, jo lielāk jauda, jo ātrāk ventilators griežās. Aķi, te mērās no abiem aķiem, cik ir voltāža, un te mēra, jau paskatās, šitas ir termorezistors, viens mēra, temperatūra tajam pašam karsējam, un otrs, kur man ir otrs mēra, temperatūra uz aķīšiem būs jāķi pārkarst arī, tad attiecīgi arī viņš atslēdzās. Ja kaut viena kļūda notiek, teiksim, pazūd, aķis nosēžās, izrauš laukā, redzēšu, uzreiz apstājās. Apstājās un parāda kādu kļūdu. Baterija tik un tik volt, un cik bija pēdējā mērīšana. Kur pirmā baterija 0,3 volt bija. Attiecīgi arī temperatūra uzreiz rāda, cik ir temperatūra. Viss pilna informācija. Augšā rādiši atkal aķu. Cik ap 2 aķu, 7,5 un katram aķim cik voltu. Te vienkārši indikātors, te jauda un apakšā dzeltenos rāda temperatūru vienam un otram. Ja mēs piespiežam, turam šito pogu, ieejam opcijās, te mēs varam uzstādīt, teiksim, ja mēs gribam minimālos vats, 5, tie būs tā jauda, un, teiksim, te var arī, cik būs maksimālie vati. Teiksim, ja ir kaut kāds jaudīgāks koils, var arī kaut kādu tādu izmantot 350 vatīgo, tas ir neiedzīgs. Ka es mums kaut kādu 200 vatu viņu lietot, tad mēs liekam 200 vatus un tālāk mēs ejam šeit, te mēs uzstādām kāda viņam iekšējā tā pretestība. Konkrēti šis man stāv 0,3 ohm. Te var pa 0,01 ohm, pa 1/10 ohm uz leju, uz augšu arī. Tajam bija 0,13, tātad uz 0,13 uzliek. Tālāk te mums bija, te bija temperatūra, te var uzstādīt. Tā bija minimālā, neatceros, kā viņš bija. Te bija temperatūra, līdz kurai gadījumai temperatūra pārkarst šiem tankam. Ja tu pārstāji dūmot, ventilators vēl turpinās dzesēt viņu līdz šajai temperatūrai. Teiksim, lai ātrāk var sākt strādāt ar viņu. Maksimālā temperatūra bija uz pārkaršanu, viņam uzlicis bija laikam 70 grādus. Attiecīgi te bija, ja vēl varēja uzstādīt, kāda minimālā ātrums ir turbīnai. Uz minimālo, teiksim, uz tiem minimālajiem vatiem viņš pūtīs tādā ātrumā. Te var PVM vairāk, mazāk. Un attiecīgi uz pašu lielāko jaudu viņš griezīsies uz pilniem uz 255. Bet skaitīs viņš no 175, teiksim, uzstādīt ir. Te mēs saglabājām visus uzstādījumus, kurus mēs esam uzlikuši. Un te vēl uzlikts ir OLED displejs. Spilgtāk vai kontrasts viņam displejam.
Izejam laukā. Pults. Pults strādā ļoti tālu no citas istabas cauri visām sienām. Kaķis. Tā. Problēma bija šajā te modulī. Tas viens slikti strādāja. Nevilk tālu. Attiecīgi ar šitām pogām mēs ceļām jaudu līdz maksimālam klikšķim. Ar šito uz leju pogu jaudu. Šito piespiežot turot, viņš sāk strādāt. Atlaižot, pārstāja, piespiežot. Strādā tik ilgi, kamēr mēs turam, atlaižam, pārstāja. Ja viņam gadījumā pazūda signāls pārāk tālu, ir aizgājis kaut kur vai kaut kas noticis, ir, ja ir pazūdis vairāk par 1 sekundi signāls šiem aparātam, viņš tik un tā apstādināsies. Lai nav nekādas problēmas pēc tam. Un pults, lādētājs, uzreiz lādējās pa Type-C. Apmēram tā. Un šit arī veids mikrokontrolieri. Tad 2 aizsardzības stāv, 1 aizsardzības stāv, ja pārklusēts ir, ja nepareiz pieslēgts aķi, viņš neieslēgsies. Tas spīdējis sarkanais leds, ka nepareiz aķi pieslēgt ir. Kamēr neuzlikt pareizi, viņš nestrādās, neslēgsies mums iekšā. Un šitas otrais ir vadība, driver.